satraukt, vai dievnam durvis, un laimīgi par atrasto brīvo vietu apsēžas. Nu, uz kādu īstu brīdi stēgi rimusi, un sirds kaut ko gaida. Kā jau katros Ziemassvētkos tā gaida brīnumu, ka notiks kaut kas neparasts un pārvērtīs visu dzīvi. Bet vai tad tā notiek? Vai Ziemassvētkos notiek brīnumi? Laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas no Nacaretes pilsētas nogāja uz Jūdu zemi Dāvida pilsētu vārdā Betlemi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto, kas bija grūta. Nu, atradīsim kādu mājas vietu, kur varētu apmesties. Un paskaties, cik daudz cilvēku, kur mēs viņu atradīsim. Varbūt Dievs mums palīdzēs atrast kādu vietu, bet vispirms iesim pierakstīties. Brīva vieta pie mums nav jāmeklē. Nu, bet varbūt jums kāda gultas vieta atradīsies. Vismaz manai sievnē, redziet, viņi gaida bēgļi. Gultas vietas tāpat, vēl bija neviens nedos. Es kā redzu, jūs tās naudas nemaz nav. Bet esmu labs cilvēks. Man ir laba sirds, bet ir ziniet, es jums došu šo pūtu. Gāri kā lopeņiem ir tirvā. Būtības būs silti. Lusi, vai nav laba ideja man? Tad iesim uz pūti.
un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to iedina autiņos un lika silē, jo tiem tur citur nebija telpas tā mājvietā. Un gani bija to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Cik spoži zvaigznes? Kur? Nu tur! Tas! Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs, un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu autos ietītu un silē gulošu. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Tas bija eņģelis. Viņš teica, lai meklējam bērnu autiņos līdzi. Bet to redzējuši, tie izbauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gan tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Piedzima Jēzus Kristus, Dieva sūtītājs cilvēku glābējs. Šis vīrs, pēc kura dzimšanas pasaules skaits savu laiku, piedzima kūtī, tika guldīts lopu silītē un pat tā nepiederēja viņam pašam. Viņš teica par sevi, ka savas zemes dzīves laikā viņam nebija kur savu galvu nolikt. Viņš bija ķēniņš, bet viņam nebija armijas. Viņš bija valdnieks, bet viņam nebija miesas sargu. Viņam seko miljoniem cilvēku, bet viņš mācīja ļaudis iekāpt svešā laivā. Viņš iegāja Jeruzālemē uz ēzelīšu, ko viņš bija aizņēmies. Viņš turēja pēdējo mīlestību izīrētā telpā. Viņš neprasīja sev neko. Vienīgā mājvieta, kuru viņš vēlētos iegūt, ir cilvēku sirds. Kad viņa māte Marija Bētlemē meklēja vietu, kur Jēzum piedzimt, viņai teica, vietu nav. Vēl ar vien daudz cilvēku tā saka, Jēzu, tev manā sirdī vietas nav. Pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tie viņš deva varu būt par Dieva bērniem. Un kā ir ar tavu sirdi? Kas tur valda? Tā ir Ziemassvētku vēsts.
Vienīgā vieta, kur Jēzus Kristus vēlas mājot, ir cilvēka sirds, un kad viņš tur ienāk, tam notiek brīnums. Baznīcā tā kā esam bijuši, bet tu gan uz mājām šausmīgi gribam sveicas. Nākošu gadu atkal atbrauksim. Skaisti bija. Es teicu, ka vienīgā māja, kas grib dzīvot cilvēku sirds, ka tur notiek brīnumi. Vai atnāks arī uz manu ģimeni, pie mammas, tēta, vecmāmas, māsas, vai arī pie manis. Es tevi gaidīšu. Un šodien notiks ne tikai tādi brīnumi, bet šodien nākot. Jūs saņēmāt tikpat krāsas slāpeņas. Tiek izšautas, vai tad tie nav brīnumi? Šodien aicināšu vecākus būt ļoti uzmanīgiem ar bērnu lapiņām un tās nesajaukt. Protams, ja ir aizdomas, ka kabatā tās ir sajukušas, tad pieejot pie mūsu šodienas rūķiem, kas ir sagatavojuši katram bērnam vienu kurķa kasti ar vislielāko dāvanu. Labajā zāles pusē ir meitenes, kreisajā pusē puiši. Pie katra cilvēka ejam vienu reizi un katram ir savu krāsu lapiņas. Aicināšu neaizbēgt pēc kastītes saņemšanas, bet lai brīnumi notiktu vēl vairāk. Kā jūs domājat, vai eglīti mums vajag iededzināt? Tiešām vajag?
Tad skaitam līdz 3. Skaitam 1, 2,